kas notiek, ja tu nevari atdot parādu? Atnāk kaut kāda džeka uzvalkos no Eiropas rekonstrukcijas bankas vai valūtas fonda un tev savāc Latvijas valsts mežus vai Hesu vai ko? Tieši tā. Ķegum Hess tagad mūs... Tas būs tieši tā. Ja? Ja valstī tajā brīdī vēl piederēs Latvijas valsts meži un Latvenergo ar Hesiem, tad tā kā es šeit sēžu, jā, tiks teikts, ka tas ir jāpārdod, jā. Tas nebūs tā, ka tajā brīdī Latvijas valsts meži varēs vēl palikt Latvijas valsts īpašumā. Tas vienkārši tā nenotiks tajā brīdī, kad atbrauks šie te kreditori. Jā, un priekš šiem gadījumiem ir izveidota institūcija, tiešām Starptautiskais valūtas fonds, kurš ir lender of last resort, speciāli šeit valsts ir bankrotējusi. Valsts bankrotē pret savu parādu diezgan regulāri vēsturē. Tas ir vispār notiek, tas nav galīgi nemaz tā kā rets īstenībā gadījums. Ja? Tam ir dažādi, mūsu glāb tas, ka mums ir tas eiro. Mums nav savas valūtas, tāpēc tas Grieķijas piemērs ir labs, jo citi piemēri ir mazāk atbilst šādai situācijai kā Latvija. Bet, īsāk sakot, valūtas fonds pārņem administrāciju. Un jā, tad atbrauc, tieši tā kā tu saki, atbrauc džeki, un tad viņi skatīsies, kā te savākt to visu tādu, lai tā ekonomika varētu kaut kā atdzīvoties, tad iedot kaut kādu naudu, jo tu vairs nevar nekur aizņemties. Tad neviens vairs nedod naudu. Tad viņi tev iedod kaut kādu sēklas naudu, bet, protams, ar kaut kādiem, uz kaut kādiem nosacījumiem. Un tie nosacījumi var būt jebkādi.